Paldies, ka pievienojāties šai pašmācības sesijai. Šīs nodarbības laikā varēsi padziļināt savas zināšanas un prasmes par tēmu dzimumu segregāciju lēmumu pieņemšanā un darba tirgū, izmantojot. Skatoties īsu video. Praktisko vingrinājumu izpilde. Šīs mācību sesijas laikā jūs izprast dzimumu segregācijas jēdzienu un tās izpausmes dažādās nozarēs un profesijās. Izpētīt, kā kultūras normas, aizspriedumi un stereotipi ietekmē dzimumu segregāciju. Kritiski analizēt dzimumu segregācijas sekas darba tirgū. Sāksim! Dzimumu segregācija ir atšķirības sieviešu un vīriešu pārstāvības modeļos darba tirgū, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, neapmaksātā mājsaimniecības darbā un aprūpē, kā arī jaunu sieviešu un vīriešu izglītības izvēlē. Profesionālā dzimumu segregācija attiecas uz vīriešu un sieviešu tendenci strādāt dažādās profesijās. Pastāv divu veidu profesionālā dzimumu segregācija – vertikālā segregācija un horizontālā segregācija. Horizontālā segregācija ir sieviešu un vīriešu koncentrācija dažādās nozarēs un profesijās. Horizontālā segregācija ir tad, kad gandrīz visi konkrētas darba nozares darbinieki ir viena dzimuma pārstāvi. Nozares, ko sievietes parasti izvēlas, ir saistītas ar aprūpi, piemēram, bērndārza vai skolas skolotāja, medmāsa. Un vīrieši parasti izvēlas ar tehnoloģijām saistītus darbus, piemēram, inženieris, IT speciālists. Vīrieši visticamāk ir santehniķi, inženieri un IT speciālisti. Sieviešu nodarbinātība ir koncentrēta tā sauktajā piecices jomās – uzkopšanas, aprūpes, biroja, kases, mazumtirdzniecības un ēdināšanas jomā. Piemēram, skolās un bērndārzos skolotājs parasti ir sievietes un ugunsdzēsēji parasti ir vīrieši. Tas notiek stereotipu dēļ, ka sievietes ir maigas, gādīgas, laipnas, tāpēc viņas var labāk strādāt ar bērniem, kamēr vīrieši ir spēcīgi un bezbailīgi, tāpēc var veikt riskantu darbu. Šie stereotipi spēcīgi ietekmē profesiju un darba izvēli. Sieviešu un vīriešu nevienmērīgā koncentrācija dažādās darba tirgus nozarēs ir pastāvīga problēma. 3 no 10 sievietēm strādā izglītības, veselības un sociālajā jomā, salīdzinot ar tikai 8% vīriešu. Šīs nozares tradicionāli ir zemi apmaksātas. Savukārt gandrīz trešdaļa vīriešu ir nodarbināti zinātnē, tehnoloģijās un inženierzinātnēs, salīdzinot ar tikai 7% sieviešu. Dzimumu segregācijas izpausmes var novērot dažādās nozarēs un profesijās, izceļot darba spēka atšķirības. Sievietes veido lielāko daļu frontes strādnieku, 76% veselības aprūpes darbinieku, 82% pārtikas veikalu kasieru, 86% personīgās aprūpes darbinieku, 93% bērnu aprūpes darbinieku un skolotāju, 95% mājas apkopēju un palīgu. Zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas STEM jomām jau sen ir raksturīga ievērojama dzimumu nelīdzsvarotība. Sievietes parasti ir nepietiekami pārstāvētas inženierzinātnēs, datorzinātnēs un fizikā, savukārt vīrieši dominē šajās disciplīnās. Šo segregāciju veicina sabiedrības aizspriedumi, sieviešu lomu modeļu trūkums un dzimumu stereotipi. Vertikālā segregācija ir nelīdzsvarotība starp sievietēm un vīriešiem līderu kategorijās. Tā ir sieviešu un vīriešu koncentrācija dažādās pakāpēs, atbildības līmeņos vai amatos. Vertikālā segregācija ir situācija, kad sievietes netiek paaugstinātas augstāk par kādu organizācijas līmeni. Vertikālā profesiju segregācija pastāv, ja gan vīrieši, gan sievietes strādā vienā darba tirgus sektorā, bet vīrieši parasti ieņem augstākus amatus nekā sievietes. Uzņēmumā, kurā sievietes strādā tikai zemos amatos ar mazāku algu, bet vīrieši strādā augstākajos amatos ar lielāku algu, pastāv vertikālā segregācija. Apģērbu fabrika, kurā šujmašīnu operators ir sievietes un visi uzraugi ir vīrieši. Apģērbu veikals, kurā sievietes ir veikala pārdevējs un apkopējs, bet vīrieši ir menedžeri un priekšnieki. Tas notiek dzimumu stereotipu dēļ, ka sievietes nav tik gudras un prasmīgas kā vīrieši un ka sievietes ir labākas mājsaimnieces un vīrieši ir labāki strādnieki. Šāda domāšana ir negatīva gan sievietēm, kuras nevar tikt paaugstinātas amatā, pat ja ir kvalificētas šim darbam, gan uzņēmumiem, kas zaudē kvalificētas sievietes. Mākslīgi šķēršļi un neredzami šķēršļi, kas kavē sieviešu piekļuvi augstākajiem lēmumu pieņemšanas un vadošajiem amatiem organizācijā. Stikla griesti ir metafora barjerai, ar kuru sievietes saskaras savā karjerā. Tas nozīmē, ka sievietēm ir grūtāk veidot karjeru nekā vīriešiem dzimumu stereotipu dēļ. Stikla griestu dēļ sievietēm ir jāstrādā mazāk prestižos darbos un jāpelna mazāk naudas, pat ja viņas ir tikpat kvalificētas un prasmīgas kā vīrieši. Vertikālā segregācija ietekmē vājākas sieviešu pozīcijas lēmumu pieņemšanā. Sievietes ir nepietiekami pārstāvētas lēmumu pieņemšanas amatos. Tomēr ir atzīts, ka dzimumu līdztiesībai un daudzveidībai ir labvēlīga ietekme uz organizācijām, iestādēm un kopējo ekonomiku.
Tā kā sievietes pārstāv vairāk nekā pusi iedzīvotāju, un viņu talants, cilvēka kapitāls un ražīgums ir līdzvērtīgi vīriešiem, pasaules ekonomika gūtu labumu no sieviešu līdzdalības palielināšanas darba tirgū. Tāpēc ir svarīgi noņemt stikla griestus, neredzamās barjeras, kas neļauj sievietēm sasniegt augstākā līmeņa pozīcijas. Tas var radīt ne tikai lielāku vienlīdzību, bet arī būtisku efektivitātes pieaugumu. Eiropas komisijas direktīva par dzimumu līdzsvaru uzlabošanu biržas sarakstā iekļaut uzņēmumu direktoru vidū un saistītie pasākumi nosaka, ka lielajiem biržā kotētajiem uzņēmumiem līdz 30. Jūnijam ir jāsasniedz 40% no valdes locekļiem bez izpildpilnvarām vai 33% no visiem mazāk pārstāvētā dzimuma direktoriem. 2026. gads. Dzimumu segregācijas sekas. Dzimumu segregācijai darba tirgū ir būtiskas sekas individiem, organizācijām un sabiedrībai kopumā. Dzimumu segregācija ierobežo individu karjeras izvēli un viņu piekļuvi noteiktām nozarēm un profesijām. Tā rezultātā var samazināties prasmju attīstības, karjeras izaugsmes iespējas un lielākas algas. Indivīdi var justies iesprostoti profesijās, kas atbilst tradicionālajām dzimumu lomām, neļaujot viņiem pilnībā izmantot savu potenciālu un īstenot savas patiesās intereses. Darba apstākļi bieži tiek uzskatīti par vienu no dzimumu segregācijas pamatā esošajiem faktoriem. Pētījumi liecina, ka sieviešu un vīriešu darba apstākļi dzimumu segregētās nodarbinātības nozarēs un starp tām ir atšķirīgi. Jo īpaši sievietes nozarēs, kurās dominē vīrieši, biežāk nekā vīrieši piedzīvo dzimumu diskrimināciju, kā arī atšķirības uzdevumu sadalījumā, mazākas iespējas paaugstināt amatā un zemākas algas. Tajā pašā laikā vīriešiem, kas strādā nozarēs, kurās dominē sievietes, ir lielākas iespējas paaugstināties, ieņemt augstākus amatus un nopelnīt augstāku atalgojumu nekā sievietēm. Dzimumu segregācija veicina dzimumu algu atšķirības, kurās sievietes mēdz nopelnīt mazāk nekā vīrieši. Jomas, kurās dominē vīrieši, bieži vien piedāvā augstākas algas un lielākas karjeras izaugsmes iespējas, savukārt nozarēs, kurās dominē sievietes, var būt zemākas algas un ierobežota mobilitāte augšup. Šī peļņas potenciāla atšķirība pastiprina ekonomisko nevienlīdzību starp dzimumiem. Dzimumu segregācija noved pie dažu dzimumu nepietiekamas pārstāvības dažādās nozarēs, pastiprina dažādības trūkumu un rada varas nelīdzsvarotību. Šis pārstāvības trūkums kavē lēmumu pieņemšanas procesus, iekļaujošas politikas izstrādi un ierobežo perspektīvas un pieredzi, kas veido darba vietas un organizācijas. Dzimumu segregācija var stiprināt tradicionālās dzimumu lomas, radot papildus spiedienu uz individiem, lai tie atbilstu sabiedrības cerībām. Sievietes bieži saskaras ar izaicinājumiem līdzsvarot karjeras centienus ar aprūpes pienākumiem, savukārt vīrieši var saskarties ar pretestību vai stigmatizāciju, veicot karjeru jomās, kurās tradicionāli dominē sievietes. Šī nelīdzsvarotība var izraisīt konfliktus darba un privātās dzīves jomā un kavēt vispārējo labklājību. Tāpēc mums ir jācīnās pret dzimumu segregāciju. Tas ir viss šai video nodarbībai. Paldies par dalību! Lūdzu, turpiniet mācīties un izpildiet vingrinājumus, kas sniegti e-apmācības platformā pēc šī video. Pēc sekmīgas apmācības kursa pabeigšanas jums tiks izsniegts certifikāts.